Mārija, pastāsti, kāpēc tu izdomāji pieteikties šajā Biofot projektā? Biofotā mēs pieteicāmies tāpēc, ka mēs redzējām industrijas vajadzību, būvniecības industriju, betona ražotāji, kuriem nepieciešams savā betonā samazināt CO2 daudzumu. Mēs redzējām, ka esošie risinājumi palīdz to sasniegt līdz kādam konkrētam līmenim, bet ir vēl neizmantota sfēra, un neizmantotā sfēra ir būvgrūži. Būvgrūži paši par sevi ļoti interesanti ar to, ka betona būvgrūžus iespējams karbonizēt, tajā ieslēdzot CO2. Ja mēs tos īpaši apstrādājam mehāniski un ķīmiski, mēs šo karbonizāciju varam padarīt ātrāku un pilnīgāku. Pēc tam tos būvgrūžus pielietojot betonā, betona ražošanā, mēs varam samazināt betona CO2 pēdu, vienlaicīgi risinot divas problēmas. Tātad CO2 daudzums un būvgrūžu utilizācija jau jaunos produktos. Varbūt tu vari iezīmēt, kas ir tas galvenais produkts, kas tomēr beigās radīsies no šī projekta. Tas mūsu produkts šobrīd ir tieši tehnoloģija, kā mēs šos būvgrūžus apstrādājam tā, lai šis process būtu pēc iespējas efektīvāks. Liela masa, daudz, un mēs viņus nevaram pārāk bieži transportēt un pārāk ilgi uzglabāt mūsu tajā filtrā. Attiecīgi, ja mēs viņus pareizi mehāniski apstrādājam, kad viņš pēc iespējas īsāku laiku tur pavada, tad tas kļūst ekonomiski izdevīgi, jo mēs varētu arī to karbonizāciju darīt ilgi un lēnām, bet tas vienkārši nebūtu vairs nevienam interesanti. Tad mums ir tā tehnoloģija, kā to izdarīt ātri un pēc iespējas efektīvāk. Es saprotu, iegūms būtu CO2, mazāk emisija, bet tomēr izmaksas. Vienmēr jautājums ir, vai tas būs lētāk. Šāda te veida pildviela nav lētāka par dabisko pildvielu dolomītu šķembām, bet tas nav tas, ar ko tas konkurē. Šīs tehnoloģija konkurē, pieņemsim, ar bez emisiju cementu. Ražotājiem iespēja samazināt savu betonu CO2 daudzumu ar dažādām tehnoloģijām. Un līdz dažas no tām ir lētākas, viņš sākumā pielieto lētākās, viņam vajag sasniegt vairāk, viņš var, pieņemsim, pirkt ļoti dārgu cementu, kuram nav emisijas. Šobrīd dārgs viņš ir. Attiecīgi, viņš saka, bet tajā vietā varētu pielietot pildvielas, kurās ir ieslēgta CO2, jo savukārt šādu pildvielu, kurā ir noglabāta CO2, nav. Tur nav alternatīva. Tur jāskatās, pret ko tu īsti konkurē. Šis te nekonkurē ar dolomītu šķembām, jo tas tā kā nav tas pats. Tas ir vienkārši kā iedabūt CO2 iekšā betonā. Paldies, ļoti laba ideja, un lai tev veicās. Paldies! Paldies!